Sveiki, labdien! Esam nonākuši Attekas ielā 23/4. Māja ir pārdota, beidzot esam uzņēmuši arī skaitītājus un vispārējos. Pieņemšanas nodošanas akti ir sagatavoti. Un pāris jautājumu mājas bijušai īpašniecei Janai. Kā tu raksturot to mūsu iepazīšanās procesu un varbūt kā tu atceries, kā mēs iepazināmies, kur tu dzirdēji par mums? Jā, ļoti interesanti. Tiešām man sanāca atrast Renāru, jo es lietoju ikdienā sociālos tīklus, kaut kur brauzēju, un man bija tāda doma, ka ir pienācis laiks pārdot māju, un uzrunāju vienkārši Renāra foto sociālos tīklos ar vienkāršu uzaicinājumu. Ja jums interesē, cik maksā jūsu īpašums, lūdzu uzrakstiet vai piezvaniet. Tas mani uzrunāja, un tad pirmo reizi es arī Renāram uzrakstīju WhatsAppā. Un tad pagājis gads kaut kāds, Renārs man toreiz arī atbildēja ar kaut kādiem jautājumiem, protams, par manu īpašumu, uz kuriem es nevarēju atbildēt, un pēc gada es atkal atgriezos, jo man nebija neviena cita, cilvēka, kas varētu man palīdzēt. Un atgriezos otrais, lai tiešām uzsāktu šo procesu. Un kāds tad varbūt bija šis ceļš un kāpēc tieši ne pati, bet varbūt izvēlējāties mūs, kas to pamudināja? Jā, pamudināja mani iepriekšēja pieredze. Man bija arī dzīvoklis, kuru es mēģināju pārdot pati. Un toreiz es īpaši neorientējos varbūt tirgū, nezināju to situāciju un nezināju, cik daudz varētu būt visādu šķēršļu vai problēmu pārdodot īpašumu. Un tad nākamo šo te īpašu māju, es jau savā prātā jau nodomāju, ka noteikti es darīšu to ar aģentu. Ir īpaši profesionāliem, kas zina tiešām savu nišu. Un tad kā tu kopumā raksturo mūsu to sadarbību? Kas un kā tev tas patika vai nepatika? Sadarbība izdevās ļoti laba, jo pateikšu tā, es nebiju gaidījis, ka to var izdarīt tik īsā laika periodā, tik profesionāli. Man ļoti uzrunāja tas, ka Renārs strādā ar mūsdienīgām tehnoloģijām, gan ar droniem, gan sociālajiem tīkliem, gan izmanto visus iespējamos mūsdienīgos variantus. Un vēl viens ļoti liels bonus ir tas, ka tiešām visu pārdošanas procesu viņš pārvalda pats. Respektīvi runā ar potenciāliem pircējiem, nosaka viņu pirktspēju, saorganizē arī visas vizītes vai braucienus uz šejieni. Es varu strādāt, es varu nodarboties ar savām lietām. Un viss būs sakārtots, uz visiem jautājumiem būs atbildēts, komunikācija ir brīnišķīga, uz visiem jautājumiem gan tiek sniegtas ātras atbildes, profesionālas atbildes, un, protams, tās informācijas pasniegšanas metode ir unikāla. Jūs saņemsiet gan prezentācijas, gan skaidrojumus, gan ieteikumus, gan arī papildu servisus, tā kā noteikti jāizmanto nekustamā īpašuma aģents. Kādi bija tie galvenie izaicinājumi, kas varbūt lika padomāt, kāpēc tieši tomēr sadarboties, nevis pašai to darīt, tieši tie paši galvenie key pointi? Jā. Noteikti, kādi man bija sarežģījumi, un kāpēc es tieši meklēju aģentu. Pirmkārt, tā ir Zirņu sala. Un šeit vispār nekādi gandrīz vai nekustamo īpašumu darījumi nenotiek. Tā kā salīdzināt un saprast tirgus vērtību savam īpašumam man bija grūti bez aģenta. Otrs šķērslis arī varētu būt tāds, ka īpašums varbūt atrodas tādā īpašā vietā pie Rīgas Hesa. Un daži cilvēki varbūt uztver to kā bīstamu zonu, kas īstenībā tā nav. Un tad trešais, protams, izaicinājums ir tas, ka aģents strādā profesionāli un pārzina savu lauciņu un var aizstāvēt arī nekustamā īpašuma cenu. Un šeit es varu pateikt tikai to labāko, jo cena ir noturēta augstākā līmenī. Tā kā bija plānots un tiešām visu varēja gan argumentēt, gan pircējs arī ir priecīgs. Paldies! Īsumā vēlreiz pārējot visam pāri, vai tu tiešām domā, ka varētu pati tirgot vai arī labāk ieteikt speciālistus? Varbūt katram ir savs ceļš pieejams, bet tavu argumentāciju par šo tēmu. Jā, mana pieredze un argumentācija ir tāda, ka
noteikti izmantojiet nekustamā aģenta pakalpojumus, jo tas atvieglo jūsu dzīvi un arī jūs iegūsiet laiku, jo laiks arī maksā naudu. Ja? Tad droši un ātri. Paldies! Jā, super. Tā kā mēs paši arī bijām priecīgi sadarbībā ar Jānu. Protams, kad māja skaista, bija paši dizainēta un bijām ļoti priecīgi uzņemties šo soli. Tiešām bija liels prieks sadarbīties. Paldies! Paldies! Paldies!